Sveicināti bowling draugi! Tātad sākam mūsu iknedēļas video par aktuālo notiekošo amatieru bowling līgā. Šonedēļ mums pirmdien un otrdien bija pirmās kārtas trešās tūras spēles, un tad īsumā 10 minūšu laikā centīšos jūs apstāstīt, kas ir bijis interesantākais, kādas interesantākās spēles, kāda interesantākā statistika ir bijusi šajā tūrē. Un tad sāksim ar Platinum divīziju. Šonedēļ šajā divīzijā pāris ļoti interesanti spēļu rezultāti, kas varbūt bija tās neliels pārsteigums, bet ne sensācija. Un es runāju tieši par spēli Tenpin pret Jaunie Buki, kur Jaunie Bukiem izdevās uzvarēt ABL čempionus Tenpin, rezultāti 8-2. Kāpēc tas nav pārsteigums, jo, ja mēs atceramies iepriekšējā sezonā, bija līdzīgi, arī, bet nevis pirmajā kārtā, bet otrajā kārtā komandas tīkoties savā starpā, tad Tenpin komanda piedzīvoja zaudējumu pret Jaunie Buki, arī ar 8-2, tāpēc tas nav tāds ļoti liels pārsteigums, jā, tāds sensācija, un arī ņemot vērā, ka šajā spēlē, jāņem vērā arī, ka šajā spēlē bija savādāks komandas sastāvs nekā iepriekš, un līdz ar to tad Tenpin komanda piedzīvoja savu pirmo zaudējumu sezonā, un arī ļoti interesanta spēle bija AZ Bowlings pret TMR, kā es iepriekšējā video teicu, ka šī spēle varētu būt lūzuma punkts, un ja AZ Bowlings izdosies šajā spēlē ieķerties, tad iespējams, ka turpinājumā mūs sagaida pārsteigumi, un šī komanda varētu arī pacīnīties pa augstām vietām, jo sastāvs ir ļoti konkurētspējīgs. Šajā tūrē pievienojas komandai arī šī gada Latvijas čempiona Lijāna Ponomarenko, un tas uzreiz bija jūtams, jo mēs redzam komandas summa 2519, salīdzinoši ar iepriekšējām tūrēm, kad komandai bija 2300 tikai summa un 2200, tātad katru tūru aiziet komanda uzlabo savu rezultātu un domājams, ka tas tikai augs. Bet par šo komandu mēs atstājam atmiņā, lai arī pagaidām viņi atrodas priekšpēdējā vietā. Es domāju, ka šeit vēl mūs sagaida pārsteigumi. Tāpat komanda AKS grupa pierādīja tātad savu līderu statusu un savus nodomus turpinājumā sezonas, ka mēs redzam komandu ļoti pārliecinoši apspēlē komandu NB, un tas tik norāda uz to, ka komanda noteikti cīnīsies par top 3 šajā divīzijā, lai arī iesāka diezgan pasmagi, lai gan uzvara bija pret Mr. Fixer diezgan pārliecinoši, bet pirmajā spēlē mēs redzam atkal Jaunie Buki pielika kāju viņiem priekšā. Jaunie Buki šo sezonu izskatās, ka ļoti nopietni noskaņoti, un es domāju, ka viņi varētu cīnīties par augstām vietām. Atceramies iepriekšējā sezonā, beigās 4. kārtā komanda spēlē Gold divīzijā, viņa 3. kārtā izkrita no augstākās divīzijas. Ir ļoti neveiksmīga kārta, kā redzam, bet viņiem ļoti spēcīga komandas spēlē. Paši viņi it kā aizvadīja labas spēles, bet summa arī ko parāda, kad viņi bija viena no top 4, var teikt, komanda, bet pret viņiem ļoti stipri nospēlē pretinieku, un līdz ar to arī komanda tad atstāja augstāko divīziju, un 4. kārtā viņi nospēlēja Goldā. Bet šogad ir ļoti nopietni, izskatās, viņi koncentrējušies, un te būs ko redzēt. Gan Jaunie Buki, gan AKS grupa, gan Tenpin, arī AZ Bowlings. Es domāju, iesaistīsies šajā cīņā, un arī pārējās komandas, es domāju, gan TMR, gan NB, Mr. Fixer, šeit būs ļoti interesants turpinājums. Tas ir pa Platinum divīzija, kā mēs redzam šajā tūrē mums kāda rekord Platinum komanda Tenpin Kam uzstādīja savu vienu spēles labāko rezultātu. Kā saprotams, arī AZ Bowlings, protams,
gan 1, gan 4 spēļu summa viņiem rekords. Un individuālajos, jā, Arsenijs uzmeta 269, arī viņa individuālais labākais rezultāts. Un jaunpienācējs debitants arī Raivo Jakovs uzlaboja savus rezultātus. Tas ir par platīnumu divīziju. Pastīsimies, kas mums nākamajā tūrē sagaida pa spēlēm. Nākamajā tūrē platīnumu divīzijā tiekās ar Tenpinkam, NBA jaunie buki, Aks grupa TMR un Fixer pret AZ Bowlings. Nu, lūk, šeit atkal būs ļoti būs interesanti redzēt, jā, kā Tenpin nospēlēs pret Tenpinkam. Tad arī redzēsim, vai Tenpinam izdosies atkal uzvarēt un tad cīnīties tomēr par uzvaru pirmajā kārtā. Jaunie buki NB. Arī it kā skaitās, kas favorīti, ja ir jaunie buki, bet nu, šo sezonu izskatās, ka viss kaut kas var būt, jo pirmās 3 tūras ļoti tāds interesants un jaunie buki, piemēram, apspēlēja abus līderus un tāpēc abas līderu komandas, nu jā, gan Tenpin, gan Aks grupa reāli pirmās top 2 vietas tika apspēlētas un tagad jauniem bukiem pretī it kā vājāks pretinieks, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka arī NBA ļoti spēcīgs sastāvs, tur spēlē arī pirmā LBT, Latvijas Bowling federācijas pirmā reitinga turnīra uzvarētājs Normons Rapevičs arī spēlē un citi, un tāpēc, nu, tur var viss kaut kas arī notikt, tāpēc es vairs prognozēt īpaši nevēlos šajā divīzijā, ja, jo te viss kaut kas vēl var būt. Tāpat kā, jā, AZ Bowlings, es domāju, kad nu, skatīsimies, jā, vai jauniešiem izdosies. Un var redzēt, viņi ļoti motivēti un ieinteresēti, un es domāju, tas viņiem palīdzēs, jo viņi tādi, kas saka, uzlādēti pozitīvi, un es domāju, ka būs interesanti. Jā, tas pa platīnumu divīziju. Tā, tagad apstīsimies Gold divīzijā, kas interesants mums bija šajā tūrē. Šajā tūrē tikās komandas AFK Deep Purple, par kurām es runāju iepriekšējā video, kad būs interesanti apstīties, vai AFK izdosies ieķerties un pacīnīties par top 2, bet nu šoreiz, diemžēl, skatoties no AFK skatu punktu, diemžēl komandai diezgan smagi zaudējums pret Deep Purple, un komanda atkrīt uz 5. vietu, bet nu šeit ir ļoti blīvi rezultāti, tāpēc te var viss vēl mainīties, bet nu jā, top 2 ir atrāvies un iespējams, ka arī prognoze piepildīsies un gan Deep Purple, gan Aldens Holding 2. kārtu iesāks augstākā divīzijā. Jā, diemžēl AFK neizdevās ieķerties šajā spēlē, bet nu, skatīsimies, kā būs tālāk. Pārējās spēlēs bija bez pārsteigumiem. Aldens Holding apspēlēja Armagedonu, ļoti iespaidīga 400 punktu pārsvaru ķēgļu, un komanda arī uzstādīja divīzijas labāko 4 spēļu rezultātu, kas nebija labots kopš 16. liekas sezonas. Un komanda ir jauns rekords. Tas ir diezgan iespaidīgs. Ja salīdzinām ar pārējām komandu summām, tad mēs redzam, ka par 200-300 ķegļiem vairāk uzmet kā pārējie. Diezgan iespaidīgi. Ko nozīmē, ka atgriežās komandā trešais viņa spēlētājs, ja kapteinis Maksims Girsmenko, un uzreiz komanda rāda ļoti labu sniegumu. Nu, skatīsimies, kā viņiem ies nākamajā tūrē. Būs interesanti, viņi spēlēs pret Universal Services, un tur mēs varēsim apstīties, kā ir komandies progresēs vēl, vai kā attīstīsies tālāk viss. Pārējās spēlēs arī nebija liela pārsteiguma. Pārdaugava uzvarēja Kornes, un Universal Services apspēlēja Trač Team. Šeit pēc lieliem pārsteigumiem es iepriekš, kā
iepriekšējā video prognozēju, ka beigās sezonas komandas Deep Purple un Aldens dosies uz augšu vai AFK iesaistīsies varbūt cīņā. Bet redzam, ka jā, visticamāk, ka šīs divas komandas arī uzvarēs divīziju. Bet, to mēs skatīsimies, kā būs tālāk, kā līdz komandas tāds kā Universal Services, Sharknagedon, Trash Team, kuras arī var atsevišķās spēlēs uzrādīt ļoti augsts rezultāts, tāpēc skatīsimies, kā viss ritēs tālāk. Tā par komandas rekordiem šajā tūrē un individuālajiem. Aldens uzrādīja savus rekordus gan vienā spēlē, gan 4. Tad ne tikai divīzijas rekords jauns ir, bet arī komandas 4 spēļu summas rekords. Ne tikai 2 tātad rekordi. Un tā tas īsumā par Gold divīziju, dodamies uz Silver divīziju. Un šeit arī bez lieliem pārsteigumiem, lai gan viena spēle man ļoti liels pārsteigums bija, kad es ieraudzīju protokolu, man likās, vai tiešām tāda summa komandai. Un tad es runāju par spēli Daks pret Sību. Jā, kad es ieraudzīju, ka Daks komandai, kuru es iepriekšējā video norakstīju un teicu, ka viņi ticamāk izskatīs no šīs divīzijas, tad komanda uzrādīja otro lielāko summu tūrē. Un vienkārši man acis bišķiņ iepletās. Baigiem malači, jā. Komanda, jā. Protams, bija piesaistīts viņiem pieaicinātais spēlētājs, ja viņi nespēlēja parastajā sastāvā, tas varbūt bija iemesls, kāpēc tas rezultāts auga. Nevis varbūt bija, bet tas bija viens no galvenajiem iemesliem, jo komandas pieaicinātais spēlētājs bija uzmetis pār pa 900 iegriem, ja es nekļūdos. Un tas bija, man liekas, Andis Dārziņš no Platinum divīzijas, bet es apstījos visus vidējos. Viņš nekāda komanda, nekāda pārkāpums nav. Visi pareizi, un viņi varēja iesaistīt šo spēlētāju vidējos. Tātad nebija augstāks par pieļauto. Tāpēc, jā, komanda trūk viens spēlētājs, un viņi pieaicināja citu spēlētāju, un kas viņiem arī palīdzēja šajā tūrē pārspēt komandu Sību 8-2, un līdz ar to Daks komanda tagad jau vairs neskaidās kā pastarīdzu, bet iesaistās cīņā par top 4. Jā, pārējās spēlēs bez lieliem pārsteigumiem, gan Raks apspēlēja vispār bowlingu, Wolfpack uzvarēja NB Rīga un Brooklyn Relax. Jā, viss paredzams bija pārējās spēles un bez lieliem pārsteigumiem. Jā, un tagad man vajadzētu prognozēt, kurš pirmo kārtu pabeigs kā uzvarētājs vai izskatīs no šīs divīzijas. Es varu teikt, ka apakšgalā, jā, visticamāk, šīs divas komandas arī pamatīs augstāko divīziju, lai arī kā negribētos, lai man komanda pamest šo divīziju, bet, skatoties pēc visiem rezultātiem un, ja analizē statistiku, tad, diemžēl, pagaidām tas ir tā. Varbūt vēl viss mainīsies, nezinu, skatīsimies uz priekšu. Top 2 tas pats, kā es teicu arī iepriekš, kad šeit diezgan viegli prognozēt uzvarētāju komandas divas. Pie tā mēs arī paliekam. Nākamajā tātad tūrē tiekās Raks pret Daksu. Būs interesanti spēle, redzēsim, kāds Daksai būs sastāvs un kā viņi nospēlēs. Brooklyn vispār bowlingu, šeit arī varētu būt interesanta spēle. Šeit varbūt vēl kaut kas var mainīties un vispār bowlingu var izķeparoties no priekšpēdējās vietas. Skatīsimies šo spēli un tad daudz kas būs atkarīgs. Wolfpack pret Sību. Jā, šeit arī varētu būt diezgan svīts cīņa. Tā, tas būtu par mēs apstīsimies vēl, rekords jāapstīsimies 3. tūrē. Rekordi mums bija Dans Trača, debitants arī uzlaboja savus rezultātus. Un Wolfpack spēlētājs Edgars Juberts, summu 926, iespējīgi, jā, arī uzlabojas iepriekšējo rekordu. Es neatceros, kurā viņam bija sezonā. Tā tad mēs apstīsimies, varbūt varēšu
Summa. Nē, tad mums Excels jāvar vaļā. Labi. Īstenībā viņš, man liekas, ka iepriekšējā vai sezonu diezgan, pirms 2 sezonām viņam bija rekords iepriekšējais. Bet, par to tad tādā citā video. Tas būtu par silveru. Pievēršamies tagad bronzas divīzijai. 3. tūrē. Tā kas mums interesants notika bronzas divīzijā. Bronzas divīzijā arī bez lieliem pārsteigumiem. Jā, viss spēles principā noslēdzās tā kā tas bija prognozēts. Molotovs uzvarēja zaļie punkuri 10-0, ļoti pārliecinoši uzvarēja arī Deep Strike Zilvas komandu un nopietni uzvarēja arī 2. spēlējot, uzvarēja ITAB Latviju komandu, debitantu komandu, jā. Viss paredzam iznākumu un arī turnīru tabulu nepārsteidz. Bowling Sharks izlaid šo tūru, nespēlēja ne ar vienu, tāpēc viņi arī nokritās no 2. vietas uz 4. un 2. vietā izvirzījās nopietnu komandu. Jā, iepriekšējā video es arī prognozēju, ka nopietni varētu pacīnīties ar Bowling Sharks par 2. vietu. Arī iespējams, ka arī Molotovs var pacīnīties, arī tur jāskatās. Skatīsimies kāda nākamā tūre, nākamās tūras spēles. Bowling Sharks spēlē ar nopietnu, šis būs top spēle šī divīzijas, un te izšķirsies ļoti daudz, jā. Tāpat 2 pret Molotovs būtu ļoti nepieciešams vismaz pāris punkti Molotovs komandai, lai turpinātu cīņu par top 2. Un zaļie punkuri Strike Zilvas arī interesants mačs, redzēsim, kurš kuru. Tas par nākamo tūru, šeit arī viss, kā es teicu, 2 līderi, un es domāju arī uzvarēs 1. kārtu. Otro vietu, tad cīņas starp nopietnu Bowling Sharks, Molotovs, varbūt arī kādu citu komandu. 3. tūrē rekordi mums komandu, ITAB Latvija, debitanti uzlaboja savus rezultātus un individuālajos rezultātos Strike Zilvas spēlētājs Kristaps Stepans uzlaboja gan 1 spēles, gan 4 spēļu rekordu savu, kā arī pienācēja komandas spēlētājs Dmitrijs, arī uzlaboja savu 1 spēles rezultātu. Tas ir īsumā par bronzas divīziju. Tagad parunāsim par atsevišķām statistikām, kas interesants salīdzinoši ar iepriekšējo sezonu. Ir aizvadīts 3 tūrs, un mēs varam apstīties pa 2 tūrēm, kā mainās vidējie divīzijās. Mēs redzam, ka visos divizionos, izņemot pēc 3. tūras bronzas nedaudz nokrities, ir uz 148 vidējo, pārējie visos divizionos, visās divīzijās augšas vidējais. Mēs redzam, ir ļoti augsta rezultāti, un ja mēs salīdzinām ar 19. sezonu, kādi bija pēc pirmajā kārtā, kādi vidējie pa tūrēm, mēs redzam pēc 3. tūrs, ja mēs salīdzinām. Protams, tas ir diezgan neobjektīvi salīdzināt, jo iepriekšējā gadā tomēr pirmajā kārtā bija citējas programma kā tagad, bet arī bija diezgan rezultatīva eļļa. Salīdzināsim, apstīsimies, kā bija iepriekšējā sezonā un kā tagad. Saprotams, ka tas nav super objektīvs, objektīva statistika, bet tomēr. Pēc 3. tūras, kā mēs redzam, bija platīnumā bija 182 vidējais, goldā bija 176, silverā 166 un bronzā 146. Salīdzinām ar tagadējiem vidējiem 195, tas ir stipri augstāks, ka iepriekšējā gadā 186, goldā arī pa 10 punktiem augstāks, silverā 174, arī 10, un vienīgais bronza ir apmēram vienādā līmenī. Tas arī izskaidrojums to, ka jaunpienācēja komanda tomēr. Tā kā redzam, šī sezona ir ļoti rezultatīva. Arī es apskatījos kādu interesantu statistiku par rekordiem, cik daudz rekordi komandu tika labot iepriekšējā sezonā, salīdzinot ar 3 tūrēm šajā sezonā. Iepriekšējā sezonā pa visu sezonu iepriekšējā tika laboti
17 komandu rekordi. Ja, un, ja mēs salīdzinām ar tagad, kad ir nospēlēts tikai 3 tūrs un jau ir laboti, sanāk, 16, 10 rekordi jau ir laboti. Jau ir laboti 10 komandu rekordi. Tātad iedomājieties, jau gandrīz vairāk kā puse ir no iepriekšējā gada. Jā, iepriekšējā gadā visā kopā bija 17 rekordu labojumi, jā, un šajā sezonā jau mums ir 10. Plus ir 2 divīziju rekordi arī, gan goldā, gan bronzā 4 spēļu rekordi. Tā kā ļoti rezultatīvi ir iesākusies jaunā sezona un būs interesants turpinājums. Tāpat Facebookā ievietojām statistiku, kas vēl interesants noticies, jā. Tā komandu statistikā punktu ieskaitē divas komandas sasnieguši 400, tās ir Pārdaugava un Universal, un apsteigušas komandu Tenpin. Jā, pa 1 punktu redziet, 399 Tenpin, jā, Universal 400 punkti, un Pārdaugava arī 400 punkti. Tā, tos ieliku arī Facebookā, jūs varat iesakojiet, ja mūsu Facebookam, tur ir tiek izlikta arī informācija, statistika, kas netiek mājaslapā atspoguļot, līdz ar to tā tikai Facebookā jūs varat to apskatīt, un es runāju tieši par, es parādīšu par kurām statistikām. Tā, tas ir par divīziju, ja šo, kā mainās pa tūrēm divīziju vidējais, un arī komandu individuālajā rekordā. Šis bija iepriekšējais raksts. Tā, mums jāskatās ir šis. Tā, apmēram šo, jā, tas bija iepriekšējās nedēļas raksts. Tātad šajā nedēļā pēc 3. tūres, un šeit ir papildus kāda statistika, jūs redzat, ja es ielicu, kā mainās vidējais divīzijās, ja, plus mīnus kāpumu kādu, jūs varat sekot līdzi pēc katras tūres, kāds vidējais divīzijā katrā. Un redzam, visur ir progress, ja, nu, bronzā nedaudz kritums. Papildus statistika, tad šeit pēc katras tūres būs komanda individuālie rekordi, ja, kur būs redzam, kādi katrā tūrē ir bijuši komandu un individuāli rekordi. Un statistika par punktiem arī, jā, top komandas 10 pēc punktiem, kā mainās. Ja šeit kāpums Pārdaugava Universal plus 1 vieta, Tenpin komandai kritums, un Dīf arī ielaužās top 10. Un te ir jauns 4 spēļu rekords golda divīzijā, ko es teicu. 3. tūrē, un šeit ir no 2. tūres arī pievienoja jauns rekords bronzas divīzija komanda Dīf. Tā, nu tas būtu tā būtu informācija par 3. tūri. Un tad centīšos katru nedēļu ceturtdienās pastāstīt arī turpmāk par katru tūru, kas ir interesants noticies, jā. Pasakosim līdzi. Paskatīsimies statistiku. Nu, tā, labi, tiekamies tad bowling.